kas līdz šim spēlējuši Ziemeļamerikā, bet pirmo sezonu aizved tieši Eiropā, uz Eiropas laukumiem. Un Vācija tāda ļoti populāra tieši šajā sezonā. Un šeit bīstams meties Māris Jučers lieliski spēlē. Teicam iespēja Wolfsburgai bija gūt vārtus, šķiet 25. numurs. Vispār Zviedrijā Timra komandā skatāmies mūsu uzbrukumu un pazīstamais. Un arī pieslīd vārtus, tikai pēc tiesnešas Vilpes šķiet. Jā, neskaitās. Miks Indrešs arī saka, ka nedaudz pātri nosilpās tiesnesis, bet... Tiesnesis arī parādīja, ka vārtsargs bija piespiedis Ripu, bet droši vien, ka tiesnesis mazliet viņa pasteidzās. Skatāmies vēlreiz. Ripa pie Langa. Nē, nav pie Langa. Ripa ieslīd vārtos. Kļūdījās tiesneši šeit. Nebija Langs, Ripu piespiedis. Skatāmies. Ripa lēkā pārlec pār mūģu un ielec arī vārtos. Ielec vārtos. Tā kā pareizi vārti, diemžēl gadās arī tā. Tie strīpainie neieskaitīja mums gūtus vārtus. Tas vairāk neko nemainīs. Jāturpina cīnīties tālāk. Vārks pats met un Langs ir vārtos. Un šoreiz gan tiesnesis atkal ir ieskaitīti. Frederiks Vārks 1-0. No laukuma vidusdaļas pats lauzās uz vārtiem. Vārtsargs iespējams gaidīja, ka būs piespēle. Atstās pret pašu vārtsargu un arī ieslīd Ripa gar vārtu stabiņu vārtos. 1-0. Atkal neveiksmīgi Langs centās piespiest Ripu pielaicis. Ļoti līdzīga situācija. Ļoti līdzīga situācija iepriekšēji. Šoreiz par laimi tiesnesis ar Svilpi nepasteidzās. 1-0 Rīgas Dinamo. Pants labs, spēcīgs mēties Langs atsit. Tagad Bukarts. Tikai tagad piecēlies un vārtī! Girts Ankipāns gar pašu vārtu stabiņu paspēja ieraidīt Ripu vārtos. Jā, bez Miķeļa Rēliša, bez Karsuma, bez Ozoliņa, Holts rezervē, galu galā turnīrā taču nepiedalās ne Sprukts, ne Niževijs. Jā, bez nulles vārtsargam neizdevās Ripu atsist. Šī ir epizode, kurā Langs pazaudēja vienu no saviem darba instrumentiem. Būt arī tāda, kas jau tika pieminēta arī Wolfsburgas mājaslapā. Maiņa piespiež Ripu pie ledus. Tur gan nelielā summa šķiet. Iesaistās arī tiesneši tur. Jākavs Rēdlišs un Wolfsburgas komandas. Nonāk mūsu aizsardzības zonā. Jāpacīnās nedaudz. Nedrīkstam ļaut viegli iegūt Ripu Wolfsburgai. Izdos to izraidīt ārā varas skrienas priekšu. 3-1. Un labi piespēle atpakaļ un šķiet Ripu vārtos. Šķiet no paša Wolfsburgas hokeista. Ripu vārtos 3-0. Furkners. Es nesauktu šo par labu izspēli 3-1. Tā bija pat slikta izspēle, bet viss ir labs, kas labi beidzas. Tā gadījumā varbūt varētu teikt, šoreiz izdevās. Rikša tā veiksmīgi. Tā, kam būs ieskaitīts vārtu gūms? Skatāmies. Mēja dod, Bukartam būs vārtu gūms. Jo Roberts pēdējais izdarīja metienu un tad Ripa trāpīja un kopā ar Sebastianu Furšneru ieslīdēja Wolfsburgas vārtos. Roberts Bukarts abus šos vārtus, ko viņš ir gūs Bengler Kausa īstiņā, ir gūs ar pretnieku spēlētāju. Un veiksmīgi izvairās no spēku paņēmien Krišjāns Rēdlis. Nedaudz neveiksmīgāk tas sanāca Libertē. Davos turklāt vēl pret Kanādas sastādīto komandu. Lūk, šī epizode ļoti prasmīgi Krišjāns nospēlēja. Piebremzēja pēdējā brīdī. Paslidēs atpakaļ nedaudz. Ļoti veiksmīgi. Izskatās, ka negaidīja īsti Laseni uz šādu. Vārti izgrūst. Vārti arī, protams, nevar tik gūt. Un jāskatās, vai nebūs arī noraidījumi Cibuļskim. Labi iespēlē. Nē, Cibuļski uzgrūda virsū vārtsargam. Kurš tad 21. numurs tas bija? Kristofs Heinleitners. Bet, Cibuļskim noraidījums. Izgrūšana jeb tīši spēles laika vilcināšana. Redzam vēlreiz. Tur mazliet grūdienas bija. Tā izteikti ar rokām izstūma vārts. Rākuma zonā tik un tā Wolfsburga. Pēc 1-3. Cibuļskis arī varēs atgriezties laukumā un, diemžēl, rezultāts starpības samazinās. Neizdevās Mārim Jučeram. Pēc. Jā, Furkners. Sev prasmīgi nospēlēja vārtu priekšā. Šķiet, ka Jučers atsita pat un pēc tam Furkners. Nē, Furkners mainīja Ripas lidojumu virzienu. Nevajag meklēt iespēju izdarīt metienu
Un vārdu priekš vēl viens mēties, vēl 2, 3 mētienu. Un Jučers nospēlēja teicam šajā epizodē. Vēl nelielā sumi pēc svilpes. Tur atkal nedaudz pārliecinošāk izskatās pēdējās minūtēs. Un vēlreiz mēties tukšs vārds. Tūrs neizdevās. Jučers. Nu, ja ar nūju turēja nūju, tad jau tas nav pārkāpums. Skaidrs, ka mēs esam uzvarējuši jau šajā mačā. Jānofiksē tikai spēles rezultāts. 3-1. Trešajā trešdaļā abas komandas apmainījās ar vārtu gūmiem. 1-1, neizšķirts trešajā trešdaļā. Bet kopējais rezultāts 3-1. Uzvara Mārim Jučeram, uzvara mūsu komandai. Pirmā vieta grupā.